Tad, ja mēs ar negācijām sākām, tad ar negācijām tagad arī turpināsim. Būs jau arī jautri stāsti, protams, bet tagad parunāsim par pavisam sāpīgu tēmu. Latvijas ceļi. Iedomājieties, tas ir mans jājams zirdziņš, es man liekas, katru dienu varētu šeit lamāties un sūkstīties par to, ka salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā tie ceļi ir katastrofālā stāvoklī. Un no satiksmes ministra tā arī neizdodas sagaidīt kaut cik jēdzīgu atbildi uz jautājumu, kad tad beidzot tie ceļi tiks saremontēti. Tas vairāk ir tāds retorisks jautājums un to atbildi, bet kamēr mēs tiešām to atbildi gaidām un kas to zina, kad mēs viņu saņemsim, mums skatītāji redzījumam bez tabū atliek jūs tikai brīdināt par šīm vietām, kurās iebraucot jūs varat noteikti salauzt ne tikai savas mašīnas kaklu, bet arī savu kaklu nolaust. Un šoreiz tas ir tepat Pierīgā, Bolderājā. Lietainā laikā Rīgas ielas jau tāpat ir grūti izbraucamas. Uz tām veidojas peļķis, kuras izmēros varētu būt līdzīgas pat nelielam pīļu dīķim. Ja iela ir šaura un ūdeni apbraukt nav iespējams, šoferīši parasti ir spiesti stūrēt tam tieši cauri. Labi, ja viss beidzas labi, taču pilnīgi cita situācija jau gadiem piemeklē tos, kuri braucot uz Rīgas centru šķērso Gaigalas un Silikātu ielas krustojumu Bolderājā. Izrādās, ka pamatīgā peļķe slēpj arī tikpat pamatīgu bedri, kurā iebraukušie nereti ir spiesti doties uz ceļmalu, kur kaimiņos benzīntanka mērti iekārtojies autoriepu serviss. Tā arī aizvadītajā piekdienā gadījās Didzim, kurš priecājās vien par to, ka auto ir apdrošināts. Izrādās, ka peļķē dzīvojošais briesmonis riepu plēsējs ir neviens cits kā asā iebrukuša asfalta mala. Visticamāk, ka tur vienkārši tā ir šūvet asfaltam pa vidu un tas ūdens ir izskalojis to šūvi un tādu Einsteinu kā es iebraucu iekšā un ar to arī viss beidzās tā. Servis, paldies Dievam, te patās un puikām bizness iet. Notikusī nelaime puisim ir devusi pamatīgu mācību, un viņš solās turpmāk saudzējot savu auto izvēlēties drošāko ceļu. Un nākamreiz kā brauksiet, piemēram? Es caur šeit, ar benzīntanku, tas ir noteikti, jo savādāk tur, es nezinu, trāpīt tur ir iespējas, teiksim, cik es te pastāvēju skatījos, teiksim, viena no 4 mašīnām trāpa. Vietēja autoriepu servisa darbinieki mums pastāstīja, ka tā sauktais bedru bizness Bolderājā ejot no rokas. Sūdzās apmēram 3-4 cilvēku dienā, ka tieši tur ir pārstušas riepas, abas divas labās puses riepas. Tālāk ir zvanīts jau, ir daudz, kas diezgan darīts jau, bet neviens neko nav darījis. Braukāties pa Bolderāju nesot arī nekāds lētais prieks. Var nākties nevien nokavēt visus dienas darbus, bet arī šķirties no smukas naudas summas. Riepas ir ļoti dārgas, tādas ir īpaši, ja viņas uz džīpiem ir vai sporta mašīnām, un viņas vairāk nav salabojums, un tā bedra ir tiešām ļoti nopietnas. Iemesls mainīt cilvēkiem riepas un liela nauda maksāt par to. Kad šodien devāmies palūkoties, kas noticis ar peļķi laikam kļūstot sausākam, jau guvām skaidrāku iespaidu par bedres lielumu un varējām arī izmērīt, cik dziļa tā īsti ir. Sazvenoties ar atbildīgo ielu uzturēšanas uzņēmumu, situācija kļuva vēl mazliet cerīgāka. Man tas jautājums par Gaigalas un Silikātu ielu krustojumu, tur, kur tā bedre ir. Kādi jums tur tie rīcības plāni, kad jūs domājat viņu sataisīt? Jā, tur ir tā, kad aiztaisījām mēs viņu ciet, saņem informāciju, tik saņemts tā piekdiena, jā. Pat tur līdzīgs nedēļa. Tur bija izveidojusies tā bedre, aiztaisījām mēs viņu ar šķēmbām piekdienu un rīt mums iet termos, asfaltēšanas mašīna, jā. Visu rajonu un ieskaitot arī aiztaisīs arī to bedri, kas tur ir. Skaidrs ir vien tas, ka tikai piekdienu ceļu uzturētājus ir sasniegušas teju 10 gadus ilgās cilvēku žēlabas, un jau rīt bedre no Gaigalas ielas pazudīs. Taču tā kā šajā ceļa posmā nav ūdens noteku, tad peļķis turpinās veidoties un ūdens ar laiku izskalos arī jaunu asfaltu. Bet notekas ierīkot nevar, jo tuvākā kanalizācija atrodas tālu, un jaunu ierīkot neļauj zemē esošie kabeļi. Tāpēc atliek vien turēt īkšķus par šoferīšiem, kas izveidojoties jaunai bedrei stūrēs cauri Lietuvu radītajām peļķēm. Ieva Brante, Jānis Ķīsis, speciāli bez tabū. Mēs jau vairāk kārt, kad esam runājuši ne tikai par šādām ceļu problēmām, bet arī par sastrēgumiem, esam pieminējuši to, ka varbūt, ka kādreiz tālajā nākotnē būs tas laiks, kad mēs pārvietosimies nevis ar autotransportu, bet ar kaut kādiem helikopteriem vai kaut kādiem citiem helikopteriem, maziem agregātiem, un tas mums palīdzēs visādā ziņā. Ne tikai nelauzīsim savus automobīļus, bet arī nestāvēsim stundām sastrēgumā.